Atkārtoti atsaucoties Latvijas kultūras ministrijas aicinājumam, visā Latvijā tika svinēti Baltā Galdauta svētki. Arī Aizkrauklē 3. māja vakarā pilsētas kultūras nams pildījās pilns ar ļaudīm, jo šeit notika koncerts ar nosaukumu Kalabadi galdiņam. Koncertā piedalījās vairāk kā 100 mazo dejotāju no deju kolektīva Aizkrauklēni. Deju koncerta laikā mazie bērni stāstīja, kā mīl savu Latviju, un koncerta noslēgumā tika runāts par to, kas jāliek svētku galdā. Pēc koncerta bērni un vecāki, kā arī visi apmeklētāji, tika laipni aicināti pie kopīgi klāta Balta Galdauta, lai vienotos kopīgā pateicības mīlestā mātei Latvijai. Saulainajā dienā esam mūsu lielās ūdenskrātuves malā, un reiz man kā cilvēks teica, Dievs gan tevi ļoti mīl, ka viņš ir nolicis tevi tik skaistā vietā. Un patiesi, Daugavas krasts Aizkrauklē ir īpaši gleznains, neskatoties uz to, ka ir ūdenskrātuve tik plata kā jūra. Tā tomēr ir Daugava, un mums ir pēdējos gados radusies ļoti laba iespēja izmantot tā, lai tas būtu interesanti un saturīgi, un tas, protams, ir Eiropas čempionāts ātrumlaivām, kas šogad atkal notiks Aizkrauklē, un tādēļ jau šajā vietā, kas jau top, esam kopā ar mūsu motoru sports 77 biedrības pārstāvjiem, sportistiem Ievu un Lotāru Milleriem, kas, protams, katru dienu, droši vien arī nakti, pēdējā laikā domā tikai par sacensībām. Un tādēļ arī ir pienācis laiks ar jums, mīļie skatītāji, aprunāties un viņiem patiešo sniegt karstākās ziņas par to, kad notiks, kas notiks un kas te būs Aizkrauklē šogad 50 gadi, lielie novada svētki, un to sakarā arī šeit notiek ātrumlaivuma sacensības. Tad došu vārdu droši vien Ievai. Pirmkārt jautāšu, kā tu jūties pirms tāda jau izejot finiša taisnē, pirms sacensību jau paša sākuma, un kā tu jūties, un kad tas viss notiks, un kas notiks? Jūtos ļoti labi, gatavojamies cītīgi 27. un 28. maijam, kad Aizkrauklas šajā daļā notiks sportiskās aktivitātes, brauks un rūks motori, notiks ātrumlaivu čempionāts. Jā, un nevienkāršais. Es saprotu, ka Eiropas posms atkal ir šogad Aizkrauklē, un ir tas gods mūsu pašu novada biedrībai Motoru sports 77 rīkot šīs sacensības, un varbūt, ka jūs varat jau ieskicēt mazliet, kādi sportisti piedalīsies, cik viņu daudz būs, ja tas jau ir zināms. Ir zināms, esam saņēmuši diezgan daudz jau pieteikumu sacensībām. Tās ir valstis Vācija, Ungārija, Amerika būs mums sportisti no Amerikas, kas brauks F350 klasē. Latvieši, paši mēs vietējie un, protams, viss Latvijas čempionāts. Latvijas čempionāts arī paralēli Eiropas? Jā, tieši tā. Un pagājušajā gadā īsi pēc brauciena mēs Lotāram jautājām, kā ir šī trase, vai patīk, un vai ir tā vieta, kur rīkot sacensības. Un tur es tā kā teicu, ka jā, tad tik rīkot, vai tā ir, vai arī šogad, kad es jau tieši organizatoru komandā iekšā, šķiet, ka šī trase ir atbilstoša sacensībām. Jā, trase ir labākā Latvijā, un viss notiksies. Ceram arī, ka organizatoriskās lietas viss tiks sakārtotas līdz sacīkšu sākumam. Un galvenais, kad atbrauks visi, kas ir pieteikušies. Jā, un mēs jau redzam, ka pašvaldība ir uzsākusi tādus nopietnus darbus, un mēs jau arī zinām, ka tas ir tie Lotāri tādi ieteikumi, kā vajadzētu uzlabot šo sacensību vietu. Varbūt mums var bišķiņ pastāstīt, kas te ir tā kā izmainījies, un kas te būs mazliet savādāk nekā pagājuši gadu. Šogad viss būs kompaktāk, lai visiem dalībniekiem būtu vienkāršāka piekļuve pie ūdens, pie ceļamkrāniem, jo daudzi atbrauc tikai ar 2 mehāniķiem. Un tad viņiem tas vienkārši fiziski ir grūti piekļūšanas. Šogad to visu esam pārtaisījuši un uzlabojuši. Un domāju, ka visi būs apmierināti un viss notiks raitāk. Jā, patiesībā sacensības tiek organizētas līdzīgi kā pagājuši gadu. Visi tā dalībnieku zona būs šeit, un starta zona arī tajā pašā vietā. Jā, viss pārējais paliek nemainīgi. Mēs tikai esam pamainījuši pašu pit zonu, laivu depo vietu, lai visiem būtu ērtāk.
Nu jā, nu cerēsim, ka laiks būs labs, saulīts spīdēs tieši tā kā šodien, un tas kalns, nu tas dubļainais nebūs, mēs skatāmies, ka te jau ir tādi akmeņi nobērti, ka šķiet ceļš būs bišķi labāks. Ceļš izskatās būs ļoti labs, un nu, zēni kārtīgi pastrādājuši, un es domāju, ka viss ir lieliski. Te ir iesēta zālīte, es zinu, bet vēl nedīkst, un saulītes nav, kā būs, ja nebūs? Lieta. Nu, nekas nebūs zālītes, arī tā nav problēma. Tad tu domā, ka tehniski šī sacensība vieta varētu būt gatava sacensība? Noteikti, jā, noteikti. Nu, mums bišķi traucē tie peldošie koki tagad vēl pavasarī, bet Aicināt aizkraukliešus brīvā brīdī nākt un lasīt tos kokus un stiept prom uz ugunskura vietā. Nu jā, ja tāda vēlme ir, mēs labprāt sadarbosimies ar vietējiem iedzīvotājiem, ja viņi grib palīdzēt mums. Ja nāks tuvāk, varbūt, ka talkas sarīkos. Var sarunāt, jā. Skaisti, un jūs arī abi divi ne tikai tā kā organizatori, bet arī kā sportisti. Un Ieva vispār mums vienīgā sieviete Eiropā šajā savā klasē, dzīvo Aizkraukles novadā. Īpaši liels gods mums par to, un kā pašai, kā var savienot to sportista, arī pašam taču ir jāgatavojas kā sportistam un vēl arī kā menedžerim, jā. Man tad ir vienkāršāk, tētim ir grūtāk. Viņam visi lielie darbi uz viņa pleciem ir, un vēl papildus organizēšana man tad ir nedaudz vienkāršāk. Es varu apvienot. Redzēs, kā būs, kad būs tieši tā sacensību dienas, bet domāju, ka viss būs kārtībā. Mums ir palīgi, jā. Jā, Lotāram arī. Jā, mums ir labi palīgi, stipra komanda, kas visu padarīs labākajā līmenī. Vairāk satrauc paša situācija, ka neesmu gatavs vēl sacīt. Bet laiks vēl ir. Kā notiek gatavošanās? Tieši reāli fiziska braukšana vai laivu ķūnēšana vai kaut kas? Tur iet pa posmiem. Tagad ziemas posms bija tētim jauna laivas būvniecība. Tad ir manas laivas sagatavošana. Tagad siltais laiks būs sācies, tad varēs arī iet uz ūdeni, sākt trenēties, ūdens treniņus sākt izmēģināt tehniku. Tad jau tas mājas būs pagājis, un 27, 28 mājas esam te un startējam. Es aizmirsu pieminēt vēl vienu būtisku lietu, ka Lotārs ir arī pats laivu būvētājs, jā, un tas nozīmē, ka viss tas tā teikt, klusais periods, ka Daugava ir aizsalusi, ka braukt nevar, tad tas nozīmē, ka visu laiku jāskrūvē. Jā. Aizvakar tikai tika nokrāsota jaunā laiva un neiet ātri, tāpēc, kad papildus tie pienākumi radušies, neplānotie. Un, būs Eiropas čempionātā būs vismaz 6 manas būvētās laivas. Tā kā būvē ne tikai sev, bet būvē arī citiem. Jā. Tā arī bija pagājušajās sacensībās, kad visas jūsu laivas ieguva kaut kādas godalgotas vietas, kaut ko tādu es atceros. Jā, trīniekā 2 bija manas, jā, 1. 2. vieta bija manas laivas, jā. Lieliski, tās ir tāds liels apjoms un arī liela atbildība patiesībā, jo laiva jau nevar tā, uzbūvēt slikti, viņai jābūt labai, jo tad sportists pēc tam, negribēs vairs nākošo, lai būvē, tā taču ir. Jā, es jau citiem pat būvēju labāks nekā sev. Tā bieži vien gadās. Tā meistaram, jā, visiem meistariem tā ir. Skaidrs, jums, jā, atliek vienīgi novēlēt, lai jums būtu izturība. Un tagad par pašu sacensību dienu varētu mēs tā konkrētāk parunāt, tad sākās sportisti jau šeit sabrauks piekdien, cik es saprotu. Es domāju, ka vēl ātrāk, jo tie, kas brauc no tālākām vietām, tie jau būs ceturtdien, kamēr noparkosies, savu parku sataisīs. Tad jā, ceturtdienas vakarā mēs jau sagaidām pirmos braucējus šeit. Un tad 26. datumā viņi iet tehnisko komisiju, 27. maijā 12. sacensību atklāšana šeit pat Krastmalā. Tātad visus aicinām, sākot no 27. maija 12. doties uz Krastmalu, vērot atklāšanu un, protams, just līdzi visiem saviem favorītiem un, protams, arī mūsējiem. Un sacensības sāksies tātad sestdienā 12. un tālāk? Tālāk tad tas dienas plāns, viņš tur var mainīties, bet notiks Eiropas čempionāta braucieni 2. un paralēli Latvijas čempionāts ies tā pamīšus.
Nu, un tad 28. maijā no rīta 10, ja nemaldos, ir pirmais starts. Tad turpinam to programmu. Latvijas čempionāts, Eiropas čempionāts. Un ceram, ka apbalvošana ir svētdien ap 4-5. Tur varbūt bišķi izmaiņas tajos startu sākumu. Jā, jo mēs nevaram paredzēt, kā tie braucieni notiks. Jā, laiks avārijas, jā, tas var ietekmēt. Pagājušais 2 ātrās palīdzības, ja nemaldos, dežūrē, kā šogad arī? Tā ir obligātā prasība, jā, viņas būs un dežūrēs, bet cerams, ka nevajadzēs viņa palīdzību. Cerēsim, protams. Nu jā, bet treniņu braucieni jau notiks arī ārpus šiem te atklāšanu un noslēgšanas laikiem, tad es saprotu, ka jau tajā sestdienā agri no rīta jau sāksies. Jā, sestdienā būs pie brīvie treniņi un kvalifikācijas, un tad pēc tiem 12. pirmie starti. Un tāpat arī svētdienas rītā ir kaut kādi daži treniņi un pirmie braucieni. Ar to es gribu teikt, ka kaut kas iedzīvotājiem jābūt gataviem svinēt svētkus 3 dienu garumā, kā jau mūsu senči vienmēr to ir darījuši. Ne actiņas aizvērt, ne kājiņas noaut, jo patiešām visu nakti būs bāle, un no rīta agri atkal rūks motorlaivas, un šīs abas 2 diennaktis, zināms, troksnis pilsētā būs, tā kā tie, kuri nolēmuši izgulēties, tiem kaut kā jārisina šī situācija, vai jāizbrauc uz savu, vai uz laukumāju pagulēt, vai uz vasarnīcu, vai ausu aizbāžņi, vai kaut kas tāds jādara, bet svētki pilsētā būs, un viņi diezgan skaļi būs, un tas būs ļoti jauki. Bet šī tradīcija jau nav jauna, mums jau Aizkrauklē arī iepriekš, un agrāk ir bijušas šīs ātrumlaivu sacensības, un Lotārs ir bijis arī viens no organizētājiem toreiz pirms kādiem gadiem 10. Vai tu atceries vēl tās senās sacensības, kuras rīkojām tur tajā trasē pie Kalnziediem? Jā, pie kapteiņa Krodziņa. Atceros, protams, jo pašam labi gāja. Bet toreiz bija vienkāršāk, bija mazāk prasības visai organizēšanai un bija vieglāk to darbu padarīt un sagatavot. Bet tā jau toreiz bija ļoti labas atsauksmes, cik es atceros. Vācieši 3-4 dienas nebrauc projām pēc tam. Jā, mums ir uz ko tiekties, lai vēl tie sportistiem vairāk iemīlētu šo vietu, jo nomainīta tā sacensību notikuma paša vieta, un kā tu jau atzinīgi izteicies šeit trasē, kā tu vērtē, tas bija pareizi, ka nomainījām sacensību vietu, nevis tur pie kapteiņa, bet šeit. Jā, šeit ir labāka akvatorija, un arī krasts ir, un arī skatītājiem labāk ir. Viss redzams, un jā, šeit ļoti labi. Tas ir prieks dzirdēt no tādiem augsta līmeņa speciālistiem, ka sacensība vieta ir laba. Visi mēs vēlamies šīs sacensības, visi ļoti sadarbojamies, lai viņas arī notiktu, un arī apmeklētājiem šogad ieeja pasākumā būs bez maksas, vai ne? Tieši tā, bezmaksas pasākums, visi, kuriem ir interese paskatīties, aptaustīt tās laivas, kā tas viss te notiek, droši mēs gaidām jebkuru šeit. Mazu, lielu, visas. Mēs tur mazliet darba grupā runājam, ka varbūt pie tā atklāšanas brīža, tad, kad visi sportisti būs šeit, tad iespēja būs ar viņus tā kā ieraudzīt un varbūt kādu autogrāfu dabūt vai nofotogrāfēt. Nekādu problēmu. Mums būs arī ar sadarbības partneriem V4 Racing tāda lieliska iespēja. Pie Domas laukumā būs telts, kur būs jauniešu klases laiva izlikta. Ar 3D brillēm sēdēs jaunietis laivā un varēs izmēģināt, kā tas ir braukt sacensībās. Un šeit krastā savukārt būs otrās formulas tipa laiva, ar kuru būs iespēja izbraukt, tā kā blakus sēdētāju lomā iejusties. Tas ir vispār elpo aizraujoši, tur droši vien jāpiesakās laicīgi uz priekšu. Jā, V4 Racing ir Facebook lapa, kur ir arī informācija, kur var pieteikties un palasīt, kas tas ir un kā tas notiek. Bet tās 3D brilles un jaunietim, bērnam, mazulītim iejusties tajā braucienā, tas man liekas ļoti feini. Jā, tas ir dot to priekšstatu, kā tas notiek, jo izstāstīt ir grūti, tā, ka tu iesēdies un pats jau izjūti tās izjūtas uz sevi, tas ir savādāk. Kā tas ir, kad, teiksim, kāds čēlis vai meiteni izdomā, ka viņš tagad, viņam patīk braukt ar to laivu, viņš grib to apgūt. Kā viņi var vērsties pie Milleriem pēc palīdzības, kļūstiet par manu treneri, vai uzbūvējiet man laivu, vai dotiet man padomu? Viņiem tas ir jādara.
Viņiem tas ir jādara. Viņiem ir tāda lieliska iespēja, kad čempioni dzīvo tepat netālu. Jā, mēs labprāt pieņemsim un aprunāsimies ar visiem, kas grib. Un, protams, gan jau kaut kas sanāks arī turpmāk. Kā jau parasti, kāds ir labāks, kāds vājāks, bet, mēs gaidām visus, kam ir vēl. Bet jauniešiem arī ir tāda veida sacensības, bērniem, jauniešiem? Jā, protams, jā. No 10 gadu vecuma visi var braukt, un mēs arī domājam, kad varbūt mums izdosies kaut kad arī aizkrauklē dabūt tās sacīkstes uz šejieni. Protams, tādu ūdens akvatoriju mums taču tas ir jāgrēks neizmantot. Ko man atliek jums novēlēt tiešām spēku, un tagad jau organizatoriskie darbi, var teikt, jau tā kā finišējas, tad vairāk pievērsties tiem sportistu pienākumiem. Paldies par sarunu, varbūt vēl noslēgumā kāds aicinājums. Jā. Laipni aicināti aizkrauklē 27. 28. maijā uz svētkiem. Jā, un varbūt paldies kādam atbalstītājam vai kādiem sadarbības partneriem jums ir iespēja. Jā, mēs vēl sakam lielu paldies šajā sagatavošanās procesā aizkrauklas novada domei, Latvenergo, Viršjā un visiem pārējiem, kas mums palīdz. Tur ir vesels saraksts, bet tiem visiem mēs pateiksim paldies pēc sacensībām, kad būs viss labi nogājis. Ko Lotārs vēl tādu noslēgumā, kādu teikumu, aicinājumu, secinājumu? Visi šurp 27. un turēt īkšķus par savējiem. Jā. Tad jums arī var teikt neatsakas, jo jūs varat tā kā ūdenī, lai jums kā sportistiem viss izdodās, un lūksim Dievu, lai laiks ir labs, un tiešām atvainojamies tiem, kuriem motoru troksnis varbūt traucēs šajās dienās, ierasto mieru, bet tās ir tikai 3 dienas, un tās ir 3 skaistas burvīgas dienas, kurās svinēsim mūsu pilsētas 50 gadi, un būtu grēks tiešām Daugavas tuvumu neizmantot, tā kā gaidām visus Eiropas ātrumlaivu čempionātā 27. 28. maijā. Uz tikšanos! 12. maijā Bērnu jauniešu centra 50 gadu jubilejas pasākums pilsētas centrālajā laukumā. 13. maijā mūzikas skolas 50 gadu jubileja, kas notiks mūzikas skolas zālē. 14. maijā notiks pasākums Aizkrauklas mazulis, kurā godināsim 2016. gadā dzimušos mazulīšus. 19. maijā stadionā un teritorijā ap to notiks bērnu un jauniešu radošais festivāls. 20. maijā visus aicinām uz muzeju, kur notiks starptautiskā akcija Muzeju nakts. Savukārt novada svētki un lielākā svinēšana notiks 26., 27. un 28. maijā. Siltos maija vakaros notiks arī muzicēšana pie Strūklakas un kino skatīšanās centrālajā laukumā. Aizkrauklas novada svētkos, kas notiks 3 dienas, aicinām apmeklēt daudz un dažādus pasākumus. 26. maijā 19. visus aicinām uz pagasta kultūras namu, kur notiks ekspozīcijas padomju gadi, pirmās kārtas atklāšana un vēsturisku video ierakstu demonstrēšanu. 27. maijā svētku diena iesāksies 10. pilsētas kultūras namā, kur notiks svinīgs pasākums veltīts Aizkrauklas dibināšanas 50. gadatienai un soprāna Alise Zinovjevas koncerts. Visas dienas garumā Spīdoles ielā notiks amatnieku un tirgotāju gada tirgus. No 10. līdz 18. Baltiešu čempionāts rokas bumbā norisināsies sporta centrā. Savukārt Daugavā notiks Eiropas čempionāts ūdens motosportā, kam atklāšana būs sestdien 27. maijā 12. savukārt apgalvošanu 28. maijā 16. 27. maijā aicinām uz Aizkrauklas novada 4. pusmaratonu, kas veltīts pilsētas jubilejai. Tā sākums 12. pie sporta centra. Visu dienu laukumā pie pilsētas kultūras nama būs apskatāmi retro auto, un svētku laikā būs sastopami Skursteņslauķu brālības biedri. Centrālajā laukumā no 11. līdz 15. norisināsies tradīciju festivāls Ciema kukulis, kurā piedalīsies kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Ungārijas un Horvātijas. 15. visus aicinām uz muzeju Kalnaziedi, kur notiks zīmolas Kuja Bradena porcelāna izstādes atklāšana, Tautas vīru koras Taburaks, 50 gadu jubilejas koncerts Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā 16. Visi lepni aicināti
piedalīties kopīgā gājienā, kurš sāksies 18:30 no Maurēnu ielas līdz stadionam. Stadionā vakara koncertā 19:00 mūs priecēs daudzie deju kolektīvi deju svētkos, 20:30 uzstāsies grupa raksti kopā ar tautas deju ansambli Teiksma, 20:22 grupa Music un noslēgumā bale kopā ar grupu Rīgas Viļņi. 28. maijā svētdien visus aicinām turpināt baudīt Eiropas čempionātu ūdens motosportā. Profesionālās vidusskolas stadionā notiks visu suņu šķirņu izstāde Domes kauss un 14:14 ekumeniskais dievkalpojums Katoļu baznīcā. Svinēsim svētkus kopā no 26. līdz 28. maijam.